Ko jūs šeit darāt? Mēs šķirojam atkritumus. Dzeltens plasmasai, zils papīram, zaļš stiklam. Kāpēc tas jādara? Lai atkritumu būtu pēc iespējas mazāk. Pareizi šķiroti atkritumi var tikt pārstrādāti un izmantoti atkārtoti. Kas notiks, ja mēs nešķirosim atkritumus, bet nometīsim tos, kur pagadās? Atkritumi, kas nav šķiroti un nomesti, kur pagadās, ir bīstami gan mums, gan dzīvniekiem. Vai mēs varam pasargāt dzīvniekus? Jā, tas ir vienkārši. Kad ieraugam atkritumus, paceļam tos. Aiziet! Upē atstātie atkritumi ir kā slasts ūdensputniem. Ak, skatieties! Dzīvnieki nelaimē! Viņi nevar izkļūt! Palīdzēsim viņiem! Fui! Kas tā par smaku? Kāds nav savācis sava mīluļa kakas? Kāpēc tās būtu jāsavāc? Tāpēc, ka no kakām var inficēties ar parazītiem un saslimt. Kāpēc tu raudi? Ūdenī bija saplēsta pudele un es uz tās sagriezu kāju. Mēs tev palīdzēsim. Man gribas ēst. Varbūt uzēdīsim kaut ko? Kas tas ir? Mana pusdienu kastīte. Kad lietoju šādu kastīti, nerodas atkritumi, jo nav vajadzības pēc daudz vienreizējiem maisiņiem. Tā ir īsta burvestība. Ko tu dari? Nedrīkst barot savvaļas dzīvniekus. Tas viņiem nepalīdz, bet kaitē. Tas, kas der cilvēkiem, neder dzīvniekiem, un tie var saslimt. Oho! Es to nezināju! Piedodiet! Hei! Serdes un mizas nedrīkst mest ūdenī, jo tā nav ūdens dzīvnieku barība. Pārtikas atkritumi jāliek tiem paredzētā vietā, ko sauc par kompostu. Tur satrūdējuši atkritumi kļūst par derīgu mēslojumu augiem. Cik lieliska diena! Mēs tik daudz uzzinājām un iemācījāmies. Atkritumi jāšķiro, mīluļu kakas jāsavāc un jāizmet tām paredzētajā konteinerā. Pamanot atkritumus, pacel un izmet tos. Izmanto atkārtoti lietojams iepakojumus. Atkritumu neradīsies. Pārtikas atkritumus noderīgi kompostēt.